Šī mazulīte tev var palīdzēt zaudēt svaru daudz efektīvāk, kā to izdarīs 500 eiro dārgs uzturbagātinātāja komplekts, iedarbinot tavos kaulos iebūvētu mehānismu, kas ir gravitostati, kuri, tad, kad viņi tiek aktivizēti, samazina tavu apetīti, saglabā tavu vielmaiņu. Un numur 3 palīdz nepieņemties svarā pēc tam, kad tu pārstāji šo vesti nesāt un pārstāji ievērot deficītu. 8 nedēļu laikā, ievērojot ketogēnu uzturu, es zaudēju 1,2 kg nedēļu ļoti paredzami, nevienā brīdī nejūtot vajadzību sev kost pirkstos, jo man nenormāli gribās ēst, jo uzliekot svaru uz pleciem, aktivizējās šie gravitostātas sensori kaulos, kas tikko viņi sajūt lielāku masu, sūt uzreiz uz smadzenēm signālu, klausies aiztais savu kebabu šahu un sāc dedzināt vairāk uzkrāto, jo mums uz kauliem ir pārāk liela slodze. Rezultātā tev gribās mazāk ēst, un plus paceļās vielmaiņas ātrums. Par gravitostādiem es uzzināju, izlasot maijā publicēto pētījumu, kur viņi skatījās, kāda ir ietekme nesājot svara vesti uz svara zaudēšanu. Un tad ir interesanti, pētījumā bija 2 dalībnieku grupas, kur viena grupa vienkārši ievēroja kaloriju deficītu, un otra ievēroja deficītu plus nesāja svara vesti. Pēc 6 mēnešiem abas grupas bija zaudējuši vienādu svaru, 10 kg, taču viena no grupām pateica ar dievu liekajam svaram, kamēr otra pateica uz redzēšanos. Jo tā grupa, kas ievēroja tikai un vienīgi deficītu, viņiem pēc 6 mēnešiem bija ne tikai zaudēts svars, bet arī samazinājies vielmaiņas ātrums par gan arī 237 kalorijām dienā. Savukārt tā grupa, kas ievēroja deficītu un nesājas svaru vesti, viņu vielmaiņas ātrums bija saglabājies, kas nozīmē, ka tā grupa, kur ievēroja deficītu, lai viņi saglabātu savu jauniegūto figūru, viņiem bija jāturpina ievērot diētu pat pēc tam, kad viņi bija pabeiguši savu diētu, lai viņi saglabātu savu svaru. Savukārt tā grupa, kas bija nesājusi vesti, viņi varēja atgriezties pie tā paša uztura daudzuma, ko viņi ēda pirms tam, un nepieņemties svarā. Un tas atspoguļojās arī pēc tam, kad viņus 18 mēnešus vēlāk aptaujāja atkārtot, pēc tam, ka viņi nebija ievērojuši diētu, nebija nesājuši svaru. Tā grupa, kas vienkārši bija ievērojuši deficītu, viņi bija ne tikai atguvuši visu, bet atguvuši ar uzviju. Savukārt tā grupa, kur bija ievērojuši deficītu un nesājuši vesti, tā grupa bija saglabājuši lielu daļu no pazaudētā svara. Līdz ar to šis pētījums un arī man personīgie novērojumi apstiprina to, ka gudra un efektīva svara zaudēšana, tāda, kas tev ir jāveic vienreiz, nevis katru 6 mēnešus, ietver daudz vairāk kā vienkārši pliku deficīta ievērošanu. Jo, piemēram, izvēloties ketogēnu uzturu vai pat zem ogļhidrātu uzturu sabalansēt vai klasiskā uzturu vietā, tu pamani, ka tev ir mazāk apetīti, jo tiek iedarbināti hormonālie mehānismi, caur kuriem ķermenim ir vieglāk zaudēt svaru, un līdz ar to svars krītās ātrāk uz leju, tev ir mazāk apetīti, plus vēl uzmauc pa virs vesti, un tev vispār negribās ēst. Un lūk, arī bija mans rezultāts 8 nedēļās, mīnus 9,6 kg, vispār nevienu brīdi nekožot pirkstos. Līdz ar to, ja tu gribi zaudēt svaru, izmantojot šos mehānismus sev par labu, nevis cīnoties ar savu bioloģiju, tu vari atrast vairāk info manā profilā.